Balstoties uz valsts asins donoru centra datiem, 41% Latvijas iedzīvotāji savas dzīves laikā vismaz vienreiz ir ziedojis asinis. Pateicoties Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes studentu pašpārvaldes iniciatīvai, arī pie mums bija iespēja to izdarīt. Lai gūtu plašāku ieskatu šī notikuma norisē, lūdzām savus iespaidus komentēt asins donoriem. Kā tu jūties pirms asins ziedošanas? Šī būs man pirmā reize. Tāda nervu skutnoša sajūta. Pirmā reize mēs ar Jožiku nododam asinis. Man prieks, ka man nenāk ģībons, tas man tiešām iepriecina. Es jūtos diezgan mierīgi un esmu priecīga, ka Ieva ir ar mani. Man, diemžēl, bija zilums un es nevaru nodot asinis. Asinis var neziedot vairāku iemeslu dēļ. Manā gadījumā bija tas, ka man ir pārāk mazas vēnas, bet teica, ka es varu atgriezties pēc 2 gadiem un mēģināt ziedot vēlreiz. Pēc asins ziedošanas noteikti jāievēro mierīgu dienu. Nedrīkst sportot, nedrīkst pirtis, baseinus. Daudz šķidrumu jāizdzer tajā dienā un labi jāpēd. Nevajag aizmirst par ēšanu. Kāpēc tev ir svarīgi ziedot asins? Es domāju, tas ir labs darbs, nedaudz skarbus punktus sev ievācu. Un kāpēc, ka nē? Es varu to darīt. Tu nekad nezini, kas notiks arī ar tevi pašu. Iespējams, tu pats vari nonākt tādā situācijā, kad tev tas ir nepieciešams. Kāpēc, lai neizdarītu labu darbu kādam citam cilvēkam, kam tas šobrīd ir nepieciešams? Latvijā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir nepieciešama asiņu pārliešana, un tā ir lieliska iespēja palīdzēt. Arī neieguldot finanses vai ļoti daudz sava brīvā laika, jo tas aizņem pavisam nedaudz. Es domāju, ka visiem šo vajadzētu darīt, tāpēc, ka es šo daru pirmo reizi un tik čili īstenībā. Es tomēr esmu pašpārvaldes cilvēks, man ir jāatbalsta savējo idejas, un tad es vienkārši paķēru līdz Lauru, lai es neesmu viena. Bet vispār man būs tāda sajūta, ka kaut kāds plusiņš karmai. Tas ir palīdzība cilvēkiem, jo asins ir nepieciešams zāļu izgatavošanai un arī asins pārliešanai, onkoloģiskai nodaļai ļoti svarīgi. Tas viens mazais solīts ziedot asinis, tas kādam var nozīmēt ļoti daudz. Katra latviešu pienākums varbūt būtu palīdzēt citam latvietim, un mēs tomēr esam viena tauta. Tas ir svarīgi. Un par to vienkārši jāturpina runāt aktīvāk. Kāda vispār ir pēdējā laika situācija mūsu valstī ar asins ziedošanu? Cilvēki nāk, ļoti daudz nāk, asins krājumi. Katru dienu tas atjaunojas, var ieiet paskatīties, kādas asins nepieciešams. Kur var nākt ziedot asins? Mums ir filiāli Sakta centrā, var iet uz galveno nodaļu, tas ir Sēlpils iela. Atrodas donoru centrs. Katru dienu ir autobus, kuru izbrauc pa Latviju. Cilvēkam, kurš nav pārliecināts par asins ziedošanu, vēlās, bet nezin kā, ko tu pateiksi šim cilvēkam? Nav ko zaudēt. Labi, izņemot pašas asins, bet ir daudz labumu, tie paši našķi vai tā apmaksātā brīvdiena, bet man liekas, ka tas nav svarīgākais. Svarīgākais ir tas sirdsmiers, ka tev bija dot izvēle kādam palīdzēt, un tu kādam palīdzēji. Beāte Roga, Dana Daniela Hrečaņika, Viktorija Gaile, raidījums Kivī.